Tā, labadiena visiem, tauta Latvijā. Nu redziet, kur ir pentakostiem sagatavot zārciņš. Jā. Redziet, kur ir zārciņš, apakšā ir ritenīši, jā, re, kur ir uz ritenīšiem. Re, kur ir zārciņa vāciņš. Jā, re, kur zārka vāks. Nu, ko es gribēju pateikt? Es gribēju pateikt to, ka jums vajadzētu... Re, kur taisu savu pirtiņu. Tūlīt pastāstīšu tālāk par pentakostiem. Jums, re, kur taisu pirtiņu ar... interesantu fasādīti, re kādus dēļus taisu kopā, re kā būs. Redziet, plāts, tad šaurāks un vēl šaurāks. Un re, kur virs loga un zem loga, te arī viss būs baigi smuki. Nu, vat tāds pirts gala sienā loks. Lūk, tā kā puišu meitenes jau šitās pirtiņas fona. Tātad, ko gribēju teikt? Gribēju teikt to, ka reku zārciņš, ja? Saprotiet, pentakosti šodien, kas tur var, kas var nododiet. Oj, pagaidiet. Nododiet šito te. Es starp citu nezinu, kā būs, paskatīsimies, vai rādīs mani. Nezinu. Nu, nemāku pateikt, sevi neredzu. Kamera rāda, ka filmē. Pirmo reizi ar GoPro filmēju sevi, paskatīsimies, kā būs. Bet puišu meitenes, ko gribēju teikt? Gribēju teikt to, ka, nu, re, kur pentakostiem es, kā es teicu, eju pie viņiem, sludinu, ka tie ir atkāpušies no ticības, mīl katoļus, jā, mīl dieva ienaidniekus, ko es tur esmu stāstījis, sievietes ielikuši mācītājas pret bībeli, sacēlušies, dievs to ir aizliedzis darīt, šie dara, tad visajās šitajās kondelīnī gara tajās hirā, raha, raba, tirā, vai ne, vāvuļo, pentakosti, nu, tā kā ir pietiekoši liela buķete viņiem, jā, kā es teicu, sodomistu draugi, katoļu draugi, katoļiem tagad ir atļauts gejus likt par šitiem visiem, nu, kas viņiem tur mācītāji vai kas, geji, transgenderi, oficiāli viss. Tā kā puišu meitenes Romas pāvests teicis, ka Jēzus nav vienīgais ceļš uz pestīšanu, nu, katrā gadījumā ir tik daudz sastāstītas tādas visas lietas, kad jā, un vēl, ja paņem pagātnē, ko katoļi ir darījuši, vajājuši un nogalinājuši, tā kā katoļi ir sātanisti, sātana kalpi. Un ja kāds man vēl pārmetīs vai teiks, ka ne visi katoļi, tad man ir jautājums, jā, visi, kāpēc? Tāpēc, ka viņi neiziet ārā, un tieši tas pats ir no pentakostiem. Jā, ja tu lasītu bībeli un redzētu, ka tev nav pa ceļām, jo šobrīd Latvijā ir 99,9% sapulču vietas, kuras nav pa ceļām. Es te baigi cītīgi skatījos visādus sakal jaunus kantorīšus, YouTube man uzģenerēja, ja? Un parādīja, un es atradu Latvijā, nu, var sakot, puišu meitenes, kādi tik nelien ārā, ja? Kādi tik nelien ārā, visādām uzstilpētām biksēm, es vienu dienu akal taisīšu, cepšos, bet nu tāda sajūta, kad, kā es teicu, prostitūtas, šie džeki, saprotiet, prostitūta varbūt arī, nu kā lai pasaka, tie žigalo, nu, kas ir žigalo? Tas, kas apkalpo sievietes bagātas vai kādas tur vientuļas, ja? Kas spēj samaksāt, nu, kā tur ir, kas ir žigalo, es nezinu, pastieties, bet man liekas, ka tie džeki, kas tur klitoriņus palaiza un kunilings un skvirtiņi un kas tur tā meitenēm, nu, kareši, nu, nav tik, es tur baigais spečuks neisu, kā saka, jā, bet apmēram saprotu, ko dara šitie visi, nu, jā, tā kā, un tādi stāvēs kancelēm, tur visādi dzīvā dieva vārdi, un, es varētu nosaukt, pastieties uz drēbēm, uz biksēm, tie džeki stāv tādi, kad apmēram akal paņem mani, ja, un tā brīnās, kāpēc tur, nezinu, ticīgo vidū geji un lesbietes, un kas tur ir, ja, tāpēc, ka tie taču pie kancelēm priekšā stāv, kā es teicu, ja, sākot ar Modrozo Linkēviču, kuram bija uzstulpētas bikses un olas līd ārā un pincīts un viss, ja, un joprojām tas turpinās, un tāpēc tauta Latvijā lielais kantoru daudzums Latvijā ir atkrituši un vai vispār ir piedzimuši no augšienes, un tāpēc arī ir mans kanāls, ja, jo es teikšu godīgi, un davai būsim arī godīgi jūs, ja, nu pasakiet, kurš vēl par šo visu runā. Vai arī, ja runā, tur, nezinu, Normunds Ozoliņš akal bielicis aizvakar vienu murgu, ja? Es paskatījos to viņa video. Nu, ja viņš arī kaut ko norunā, tad viņš norunā tur tā kā es vienreiz mācītājam Markam Incenbergam, ja, no Alūks, es teicu, kad ar maigi papliķēja sievai pa pakaļiņu vai kā tur, ja? Nu, tie viena otra šitie izteicieni ir tā kā maigi tur tā paņem papliķēja vakarā sievai, kad bērni aizgājuši gulēt, ja, tad uvertīres laikā bišķiņu uzsit pa dupsīti tā maigi pļak, jā.
Tā saka visi pārējie Latvijā, kas arī kaut ko pasaka. Bet jūs redziet, kā es bliežu, ja? Es bliežu tā, kad ar mietu un miets ir pa galam un arī tas objekts ir, var teikt, dzīvību zaudējis, ja? Saprotiet, jo tikai tā ir jārunā, tāpēc, ka laiku beigu ticīgie šādi būs. Ja? Un tas arī vēl neglābs. Daudziem es varu, jūs redzēt, kas notiek, ja? Es te nobliežu, ja? Nu un ko, jūs mainiet kaut ko, kā bija Aldis vakar vai kur iznācis svētdien, ka es biju, ja, pie video, ko rakstīts Aldis pienāca, ja? Vai tad tauta Latvijā Aldis uzreiz aizgāja projām no Pentekostiem? Takšu redzējāt viņa sarunā to video, pastieties. Viņš nebija gatavs, ja? Viņš ir ar visām četrām tajā apaļšķeņie, tajā pievilšanā iekšā. Nu, jūs saprotat, ja tu esi purvā, tikai retais no tā purva saņemsies un izķepurosies ārā, ja? Tiešām, jāsaka godīgi, tikai retais saņemsies un izķepurosies un gribēs un to ieraudzīs. Vispār tas jāierauga, jā, un vispār jau Dievs to atklāja, jā. Un tā tas viss sākās. Tā visi pārējie ir adepti Latvijā, jūs redziet, gleškēm un tiem un kam, un visiem ir adepti, un visi sēž, un visi kļūst tādi, kāds tas galvenais, tas barvedis, ja kā es teicu, kādi ir Ozoliņkeviči, tādus viņi dzemdina, jo ābols no ābeles tālu nekrīt. Jā, nu lūk, tā kā tauta Latvijā, atgriežamies ar Pentekostiem pie zārciņiem. Mēģiniet šodien pastāstīt, parādīt viņiem, kad es eju un stāstu un jāglāb Jelgava un eju un tā un visu viņiem ar vārdiem nepietiek, jo es pieminu, morgi pilni, zārki pilni, šitas tas, jā, ejam glābjam, nu, viņi to nedara, jā. Tad, nu jā, sagatavoju viņiem zārciņus. Šito, reku, nu, zārciņu vienu, man noliktavā šeit ir darbnīca kokapstrādes, man ir 3 zārki, bet, nu, Pentekostiem es vienu sagatavoju, jā, pieskrūvēju ritenīšus, lai var pie viņiem aizvilkt. Kā saka, jā, lai var aizvilkt pie viņiem un tad vismaz viņus pakaunināt, jo visa Latvija, lai skatās, tas ir, kā Bībele arī saka, ir jāsaka, jādara, lai visi citi bītos, baidītos, motivācija, ja? Kāpēc arī Aldis tur man kaut ko tu tur esi sadarījis, ja? Kā tu saprastu vai ko? Mīļie cilvēki, es ļoti labi saprotu, es esmu beidzot to oģu pūzni laikam beidzot esmu satracinājis, jo ja jau reiz viņš to saka, tad visa Latvijas Pentekosti un pārējie, taču man liekas, nav neviena sapaka v Latvijai, которая про меня не говорит, ja? Tā kā piedodiet, bet man liekas, katrs Jēkabpils vai Alūksnes suns pa manīm jau, kas satiekās suņu mītiņos, runā par Anģu Jelgavā, ja? Tā kā visticamāk tā jau ir. Nu lūk, tāpēc ļoti labi, ka es visu sakustinājis, jo Bībele saka, lai visi bītos, jo savādāk, ja nav šī dievbijība, jūs visi ejiet pa trubu lejā. Jā, stāsts ir tāds, ka kāpēc es to cepos, tāpēc, ka es to saredzu, šo bīstamību, un es brīdinu, un es bļauju, kā tur Latvijā ieviesa to, kā bija teikts, tas trauksmju cēlāji, jā, pat pasaulīgiem ir ieviests trauksmju cēlāji, laikam ir kaut kādi numuri, telefoni, kur tu vari piezvanīt, un kas tur, jā? Nu, lūk, tā kā puiši meitenes, es esmu arī jums uztaisīts, rekur, nu, par trauksmes cēlāju, lai vēlāk, kad vairs, nu, jo tā, kad tu nokļūsi, kā Bībele saka, kad tu nokļūsi ellē, no ārā vairs ceļa nav. Tāpēc tagad es tevi brīdinu, lai tu tajā ellē nenokļūtu. Saproti? Nu, lūk. Un tā ir tā mīlestība, ja? Kāpēc es to visu runāju un daru. Nav runa par tur vārdi vai skarbi vai nē. Pirmā mīlestības izpausme ir tā, kad es par to runāju, brīdinu. Tā ir mīlestība. Tālāk jau ir forma, ja? Forma. Tu tur vari tādiem vārdiem, šitādiem, visu tu tur vari improvizēt. Bet pirmais ir, ka Latvijā neviens auns nepieceļās, neiziet ārā un nepasaka patiesību, ja? Neviens, visi kā tādi auni, ja? Blenž, kā viņus ved uz kautuvi. Bet piedodiet, mīļie cilvēki, es no jaunības dienām, es esmu bijis protestētājs, tagad es esmu kļuvis par protestantu, pārvērties, attīstījies, ja? Es esmu visu mūžu protestējis, sākot jau no 2-3 gadu vecuma vecākiem, un tad skolā, un tad armijā, un kur visur, ja? Tā kā es esmu no protestētāja kļuvis par visīstāko protestantu, jā. Tāpēc, nu, tā kā tauta Latvijā protestēju un nepiekrītu, un eju pret straumi, jo tie, kas iet pa straumi, tie visi ir, Krievs saka, abrečeni, jūs esat nolemti, nāvei, ellei, iznīcībai.